tēta un, protams, viņu mīluļiem zirgiem. Šodien mēs esam ciemos pie Maijas un Maijas ģimenes un ļoti jauki vizinājāmies uz zirgiem. Bet mēs gribam daudz ko uzzināt par pašiem zirdziņiem, kā viņi kopjam, kā audzējam. Jūs cik reizi barojat zirgu dienā? 3 reizes. No rīta 6, vakarā 7, 8 un pusdienlaiks ir. Ēd viņi sienu, auzas, saknes. Cukurs maize, protams, tas ir kā gardums, cukurgraudiņš, tas jau kā konfekte bērnam. Var dot burkānus, tie viņiem ļoti garšo. Cik daudz zirgi jāpēc ziemā sienakās? Nu, apmēram 2,5–3 tonnas viens zirgs pa ziemas sezonu. Šajā sienakaudzē ir 2 tonnas siena. Kāds vārdiņš ir šim zirgam? Šim zirgam vārdiņš ir Persija. Viņai 13 gadu, viņai jau ir pusmūžā rēķinot, nu tāpēc cilvēku vecuma. Kas šo vārdiņu iedeva? To vārdiņu iedeva, kad zirdziņš piedzimst, mazs kumeliņš, viņam dod vārdu. Vārdu dod, lai pirmais vārds būtu, pirmais burts vārdam būtu tāds, kāds ir tēvam vārds. Sākas. Viņai, piemēram, tēvs ir plombīrs. Tātad viņai vārds sākas ar P burtu. Ko zirgs māk darīt? Zirgs māk darīt to, ko viņam iemāca. Šis zirgs, piemēram, nav iebraukts ratos, ragavās. Viņš var seglos, viņš lec pār šķēršļiem, viņš ir gājis sacensībās pār šķēršļiem. Tas ir būtu iemācīts braukt ratos un vilkt ragavas kamanas, te viņš to darītu. Bet pienāk tāds laiks, ka zirdziņš vairs nevar neko darīt, viņš paliek vecs. Ko tad ar zirdziņu dara? Nu, tad ar zirdziņu dara skatoties, kur viņš ir, pēc apstākļiem, pēc sirdsapziņas, pēc viskaut kā. Saimniecībās parasti viņus vienkārši aizved uz gaļas kombināciju. Ja viņš ir vecs, viņš vairs nekam neder, viņš kumeļus vairs, teiksim, ķēvenest nevar, jo, nu, jau viņai ir vecums liels. Darbā viņa vairs nevar iet, sportā viņa vairs nevar iet. Nu, bet, teiksim, mājās tādos, tad jau tur to zirdziņu, kamēr viņš savā dabiskā nāvē nomirst. Jā, un, protams, zirdziņš ēd sienu, auzas, tas viņam pārstrādājās, un viņš arī, protams, izkakājās. Un tas ir ļoti labs mēslojums uz tīruma, uz puķu dobēm, uz zemeņu dobēm. Viņš ir ekoloģiski tīrs, nav minerāli mēsli, tie arī gan ir vajadzīgi. Mārtiņi ir ziemas sākums. Piektās nepārsliņa sēžas ekles ārā, sestā tupu siltā melnā trotuārā, septītā mums kāpēc meklē pēles alu, astotā kā pērlē rotā manu degunu galu. Kad galis no rīta dzied, tad visiem vēlniem no zemes jāpazūd. Ja Mārtiņa dienā sniegs uz jumtiem, tad būs gara ziema. Ja Mārtiņos zosis staigā pa ledu, tad Ziemassvētkos zosis staigās pa dubļiem.
Rudens vējš ar savu tauri brāžas mežiem laukiem cauri. Sārtas lapas gaisos sviež, sejā lietus lāsas ķiež. Gaisā jūt jau sniega dzirksti un bez cimdiem salsti jau pirksti. Maura zāles zaļās sprogās jau no rīta sarba zogas. Lauku atstājis ir gans, tikai viņa suns kā zvans. Eglē vāverīti rej, puro zaķim pakaļ skrēja. Pakalnē, kur zvilnē silu, birzi redz kā zelta pili. Bet tagad laiks pienācis mājas darbam. Uzraksti par savu mīļāko dzīvnieku un uzzīmē to.